Našo! Sveiki, mani sauc Edgars Palovskis, esmu no Muscle Factory LV un ar maniem šodien kopā Juris Skrivāns. Prieks būt ar jums. Tāpat, apusēji. Pāris jautājumu uzreiz. Varbūt pastāst nedaudz par sevi, cik tev gadi, kur tu dzīvo, ar ko tu nodarbojies patreiz? Nu jau 26 gadi, mēnesi atpakaļ palika 26. Dzīvoju Anglijā, strādāju par apsargu un šatad par treneri. Šatad par treneri, jo trenēju tikai tādus cilvēkus, kas ir tiešām ar vēlmi iegūt progresu. Jo, ja cilvēks ir vienkārši parunāties ar mani, tad ne, man tas nevar. Tādēļ man ir tikai daži klienti, bet tīri tādi, kas ir gatavi strādāt līdz vēršanai. Kā tieši tu iesāki savu bodybuilding karjeru, tā teikt? Kas bija tas, kas tev pamudināja sākt ar to nodarboties šādā līmenī? Nu, šādā līmenī. Pārakstījos es jau Latvijā, kad Jurijs Gucāns uzaicināja uz Ogri. Reāli pāris dienas pirms sacensībām junioru čempionāts palika otrais. Nekādas zināšanas par diētām, nekādas zināšanas par treniņiem, nekā. Nu, tad bija tāda aptaustīšanās, tad pievērsos mazliet powerliftingam. Tas man tā kā vairāk gāja pie sirds, jo tur daudz zināšanu nebija. Teikšu godīgi, bodybuildings ir krietni sarežģītāks. Un nopietnāk sāku ar to nodarboties, kad pārcēlos uz Angliju 2009. gads, gada beigas, un diezgan ātri iepazinos ar Gariju Listeru. Vairāk kārtais Misters Universe pro līmenī. Man vienkārši aizveda pie viņa, parādīja, kā es izskatos, un pirmie viņa vārdi bija diezgan necenzētos vārdos, bet viņš teica, pēc 6 nedēļām tev jāstartē. Un tur nostartēju, paliku 4. Anglijā, 1. savā rajonā. Viss aizrāva, sāku pētīt visu par pārtiku, par treniņiem un visu pārējo. Un tagad es otrais labākais Anglijā savā klasē starp pečiem. Cik gadus jūs jau kopā ar Listeru trenējaties Anglijā? Sanāk 3 gadi. Es ar viņu netrenējos katru dienu, bet reizi nedēļā vismaz. Jo mēs esam diezgan līdzīgi tajā treniņa stilā. Iekšā, ārā no zāles darām visu intensīvi, nekādas tur raustīšanas 20, 15 un sazin cik reizes. 6, 8 atkārtojumi, smagi, viens piegājiens un viss gatavs darīts. Un, kā saprotas, treniņa beigās staipīšanās? Jā, staipos tikai es. Man tas patīk, jo man ir mazliet savādāka uztvere par to, kādam jābūt man. Es neteiktu bodybuilderam, es teiktu man, jo es gribu būt attīstīts vispusēji. Es gribu spēku, izskatu un arī kustēties normāli. Jo es neteiktu, ka kultūristi ir, kā saka, sakalti kā akmeņi. Nav iespējams pozēt, ja tas sakalts kā akmeņs. Un pozēšana ir nenormāli grūta. Un tur izgriezt tur sevi, tur šausmīgas sāpes tās ir. Un tāpēc es arī staipos, lai mazliet attīstītu to arī. Bet galvenokārt staipos, jo es ticu, ka tas palīdz atjaunoties manam organismam. Cik procenti tu teiktu no visiem panākumiem ir tieši pats trenažieru zālē? Nu, ja nesaiet, ko dari trenažieru zālē, tad ir smagi, bet tā ir jāiemācās just savu ķermeni. Kad to iemācies, tad viss pārējais ir atkarīgs tikai no pārtikas. Bet pirmkārt ir jāiemācās reāli kontrolēt savu ķermeni un just katru muskuļu grupu, ko trenē. Jo es, piemēram, ir tāds vingrinājums lat pull down. Es varu izolēt gan platos spārnus, gan trapeci, gan pakaļējās deltas, gan bicepsu. Es varu ar vienu vingrinājumu, es varu atrenēt tos 4 savādāk. Piemēram, es varu taisīt muguras treniņa dienā to vingrinājumu un trenēt spārnus, un taisīt plecu dienā un trenēt deltas. Es pilnībā ieslēdzu citu muskuļu. Un, kad tiec līdz tam, tad jau ir treniņš arī vieglākā daļa. Skaidrs, paldies. Kāda ir tava diēta? Kas ir tie pamata elementi, ko tu izmanto ikdienā? Putra.
tas ir standarts. Olas labākais proteīna avots. Daudz gaļas. Uz diētas es patērēju aptuveni 30 olas dienā, 2 kg. Cepts, svārīts? Es taisu vai nu olu kultiņu, vai nu āru. Jo vielas pilnīgi bezjēgā dzert. Tur organisms nepārstrādā. Tur liek naudas izmešana. Šādi var pamēģināt uzvārīt olas, olu baltumus, samest blenderī, sapult ar kādu banānu. Diezgan normāls šeiks un viss sēdīgs. Nu, viss var sanāk blenderēt, jo tik daudz, cik man vajag, es visi apēst nevaru, man vajag. Kāds uzturbagātinātājs tu lieto savā diētā un cik daudz tu viņus patērē? Bāze ir whey proteīns, ātrais proteīns, multivitamīni, zivju ēdas. Tas ir, es uzskatu, tas ir jāizmanto pilnīgi visiem, kuri pat netrenējās. Jo reāli mūsdienu pārtika uzņem pietiekami daudz proteīna. Tai pašai imūnsistēmai vajag proteīnu, krēmošanas sistēmai, visam nāgiem, ādai, visam vajag proteīnu. Un, nu, ja tur tupitīs tikai tam, kad proteīns veido muskuļus, nu, come on, mācīties pamatskolā, pamats, uzzināšana. Bet, nu, labi, tas ir tā kā pamats, tas ir visu gadu bez apstājas, pilnīgi katru dienu. Es dzeru vismaz 3 kausņus vienā piegājienā. Es arī neticu tur tiem 30 gramiem un tad uzsūcās tikai tāds minimums, jo es vairāk ticu, kad uzsūcās 1 grams uz 1 kilogramu masas. Vienā ēdienu reizē? Jā, easy. Ja vēl pārcelā tā kā es 40 minūtēs kaut kādas 40-50 tonnas, nu, man vajag to proteīnu daudz. Pēc tam nāk aminoskābes, glutamīns, kas ir diezgan zemu novērtēts, bet es teiktu viens no efektīvākajiem uzturbagātinātājiem, jo, nu, ja gribi masu, vajag glutamīnu. Noteikti vajag glutamīnu, jo viņš tur piesūst to ūdenī, viss notiek. Tas pumpings daudz labāks, muskuļi pilnāki. BCAA diezgan, kā lai saka, dārgs prieks, bet jau var atļauties. Noteikti vajag, un ne mazāk kā 5 gramus vienā reizē. Mazāk nav vajag. Nu, es lietoju kaut kādas 8 reizes dienā pa 10 gramu. Bet, nu, es varu atļauties mani sponsori, Energy Fuel, un viņi pieskata mani tā kā, tur viss kārtībā. Kas vēl tāds? Kreatīns. Kreatīns, ja maz gaļu ēd, ir ļoti efektīvs. Ja daudz gaļu ēd, nu, man patīk lielops un tā, tad es te varu ar 5 gramu dienā iztikt mierīgi. Cik kilo gaļas dienā apēd? 1, 2? Nu, viena vismaz. Tas tā kā minimums būtu. Tieši lielopu? Lielopu es varu apēst daudz, bet es viņu neēdu tik daudz. Es vienu ēdienreizē varu puskilogramu lielopu apēst mierīgi, un ja man kaut kādas 6 ēdienreizes būtu tikai lielops, tad, nu jā, bišķi smagu tas būtu, tā kā manam kuņģim, bet, nu, es viņu neēdu katru dienu arī. Jo, bet, nu jā, diegi, par to pasaku, uzskatu, ka tas labākais. Daudz zivs, lasis, tādas lietas, labās ēdas. Arī uz diētas, kad es esmu, man ir diezgan daudz tauku uzturā, jo tas man palīdz saglabāt spēku. Es esmu novērojis, ka tas man palīdz saglabāt spēku līdz pat pēdējām 2 nedēļām man vispār darba svari nekrīt. Vispār. Ja man viņi sāk krist, es aizēju pierījos tā kā cūka, lai man tas spēks atnāk atpakaļ, jo man ir sava tīsība, ja man zūd spēks, man zūd muskuļi. Ja līdz tam nonāk, nu, es kaut ko esmu pārforsējis. Es paņemu solīti atpakaļ un atkal vienu dienu tur papuzājos. Tīra diēta, tālāk viss notiek. Cik grams dienā olbaltumu tu uzņem savu ķermeņa masu? Minimums man ir 3 gramu uz kilogramu. Un tavs svars ir patreiz? Mazliet ir 100. Uz diētas pagājuši gadu man bija maksimums 4,5 gramu uz kilogramu. Man organisms nespēja vairāk pārstrādāt, nu es reāli jūtu. To diezgan viegli noteikti. Un šogad jau bija 6 gramu uz kilogramu, diezgan viegli iekšā. Vairāk arī nespiedu, vairāk arī nevajadzēja. Jā, diezgan labi noturēja masu, ogļhidrātu diētu. Tas mazākais bija 100 gramu dienā. Kas ir tās pazīmes, kad tu saproti, kad olbaltumvielas ir pa daudz? Nu, vislielākā pazīme aizies to. Tu jūti pēc smagas, ja tev organisms nepārstrādā to proteīnu, tu jūtīsi pēc smagas, ka viņš spiež viņā ārā, nu, amonieka smaga ir tāda specifiska. Cik kalorijas dienā tu uzņem? Kalorijas neskaitu. Skaitu uzturvērtības. Reāli skaitu ogļhidrātus, taukus un
proteīnu, jo kalorijas, tu vari uzņemt tur 4000 kalorijas ar cukuru. Kāda jēga skaitīt tās kalorijas? Ūdens cik litrus dienā izdziet? Pirms treniņa mēģinu iedabūt sev iekšā 3 litru ūdens, jo... 3 litri? Jā, vismaz 3 litri. Ne jau tieši pirms treniņa, bet tajā laika periodā līdz treniņam, jo, kā es esmu redzējis, daudz silzās, man tur nav pampings, iedzer ūdeni. Kā to pampingu dabūs, ja tev nav šķidrums organismā? No kā? No gaisa tas pampings neveidojas šeit. Ūdeni vajag. Daudz. Daudz, jā. Es mēģinu vismaz 3 litri pirms treniņa, un tad pēc treniņa tur kādu litru izdzert uzreiz. Tā, 6 litru dienā. Kā tur ir ar tādu neviselīgo pārtiku saldumiem, burgeriem un tādām lietām, vai ir tādas dienas, ka tur ir atļaujies tā kā nedaudz pagrēkot? Nevelkojas vispār. Jo jūtos daudz labāk apēdot 200 gramu saules pārsli putras ar kaut kādiem augļiem, nekā piesņos ar pilnā paganomu. Uz diētas es ēdu reizi nedēļā tā saucamo junk food, kaut kādus mēslus, jo vienkārši lai pātrinātu vielmaiņu. Nav obligāti to, ka es to gribu. Es vienkārši ieeju, lai pātrinātu savu vielmaiņu, jo organisms tur reaģē savādāk, tur jau jālien sīki hormonālajās visās lietās, kāpēc tas un tā notiek. Tā kaut ko nedaudz savādāk vajag brīdim. Vajag obligāti. Ja tu vienmēr pieturies tikai pie viena un organisms sāk brendēt un saka, nē, šitais man nedara klausies. Kaut ko tādu, bet tad es ir nošakēju vienreiz nedēļā. Un pēdējais cheat meals 2 nedēļas pirms sacensībām. Vai tu off-seasonā tā kā, teiksim, taisi to bulking fāzi, uzņem masu, vai tu centies visu cauri gadu saglabāt diezgan tādu sportisku? Man ir tā, ka mainās principā tikai uzturs. Treniņu plānu es mainu tikai pēc sacensībām. Man reāli nav tā, ka es taisu tur bulking, trainings, bla, un kaut kāds tur cutting phase nav man tā. Es trenējos vienādi līdz pat sacensībām, pilnīgi visu vienu un to pašu daru, bet arī visi atkārtojumi, nekas nemainās, diēta tikai mainās. Un pēc sacensībām es apstos uz sevi, kur man vēl jāpieliek, pārorganizēju visu treniņu plānu un spiežu uz vājām vietām, tās lieku nedēļas sākumā, stiprākās vietas tur, protams, nedēļas beigās var iemest. Pamēģinu sākumā tur pāris nedēļas, un ja viss patīk, ja viss organisms atbilda normāli, tas ir progress. Tā arī turpinu līdz pēc sacensībām nākošajām. Kādas muskuļu grupas tev patīk trenēt vairāk, un kur ir tavi mīļākie vingrinājumi? Pietipiens noteikti. Man patīk trenēt lielās muskuļu grupas. Kājas, mugura, krūtis. Ciest nevaru trenēt rokas. Trenēju cik reti vien varu, jo uzskatu to par pilnīgi bezjēdzīgu laika izņemšanu. Cik bicepsam aiziet 10 minūtes, tricepsam 13, 15, tā, viss. Pleci? Pleci, jā, pleces es varu mocīt diezgan ilgi, jo viņi ir diezgan spēcīgi un izturīgi tur priekšējā, aizmugurējā vēl sāns stāv no visām malām, bet arī mēģinu viņus iemest pie kādas lielās muskuļu grupas, jo netrenējos katru dienu, uzskatu, ka bezjēgā iemest laika, jo audz, kad atpūties. Tātad es uztaisu vienu dienu treniņš atpūta, nākamā treniņš atpūta. Jo kā es trenējos, nav iespējams trenēties biežāk kā 2 dienas pēc kārtas. Tas sanāk 3-4 dienas nedēļā. Jā. Kad nāk diēta, tad es varu trenēties kaut kāds 4-5 dienas pēc kārtas. Kādas, tu teikt, ir tavas vājākās vietas patreiz? Kājas, rokas, mugura, krūtis? Uz ko tu liec tagad akcentu? Nākošais būs biezums mugurai un rokas lielākas. Vai tu strādā un taisi, piemēram, tāds bāzes vingrinājumus, smagus pietupienus, vilpi no zemes? Obligāti. Bez tā vispār. Labi, vilkni var varbūt izslēgt, ja ir tur traumas vai ko, bet pietupiens manā izpratnē ir obligāts. Es taisu pietupienu, jo tas ir vienīgais vingrinājums, no kā man ir bail. Man reāli ir bail aiziet zem tā stieņa, jo es zinu, ka man var saplēst jebko ceļus, muguru, bet man patīk tā sajūta. Tieši tāpēc es viņu taisu. Bība no svārtais. Jā, man patīk tā sajūta, kad es uztaisu viņu, nometu to stieņu un vienkārši fantastiski sajūta. Nevis tur aiziet, tur taisīt tur savus leg extensions, nav priekš manis.
Kāda ir apkārtējo viedokļi un kā to tuvākie ģimeni uztvertu tavu sporta veidu izvēlēto? Mani atbalsta, jā, tēvs lepojās, te diemžēl nomira pirms gada. Mamma visi pārējie brāļi māsas. Kādi ir tavi tagad plāni, kādās sacensībās tuvākajā laikā tu plāno piedalīties un kādi ir tie tavi mērķi? Nākošais būs Misters Universs naba amatieri. Pasaules čempionāts Anglijā. Mērķis vismaz 6. Un tā konkurence salīdzinot ar Anglijā tiem vietējiem čempionātiem? Ir diezgan liela vēl tagad, kad zinu, ka es nāku katru reizi sacensībās ar ļoti labu kvalitāti. Visi pārējie arī neslinko vairs neviens. Un es parasti esmu viens no jaunākajiem, un, protams, ka, ja tu esi tāds pieredzējis atlēts, tev gribas pierādīt, ka, kur tu sīkais lieta, nav tavs laiks vēl. Bet, tikko man patīk izaicinājumi, te jau redzēs, kā ies. Cik gadus tu jau nodarbojies ar bodybuildingu? Teikšu tā, aktīvs esmu visu dzīvi, nāku no laukiem, malkas skalīšana tādas, tur vēc katru gadu bija kopš es atceros. Un cik gadus sāli pagāja tā kā tīrs? 18 gados, teiktu, sāku celžus cilāt svarus sāku. Nevis bodybuilding, bet cilāt svarus, tur pacēlu noliku un pilnīgi kādas saprašanas, kā kursi par darbu. Un nopietnas bodybuildings kopš pacēlu uz Angliju, es teiktu. Un tās treniņu programmas un diētas, kas tev tās sastāv, tu pats sastāv vai tomēr visu daru pats, visas treniņu programmas, visas diētas, vienmēr pieskatu pats sevi. Cik ilgs laiks paiet, piemēram, ja sāk trenēties, kad tu sāc redzēt reāli kaut kādas izmaiņas ķermenī? Es trenēju čomus, es varu pateikt jau pēc mēneša, kad viņš mainās. Pats sākums ir ļoti vienkārši, kad tur tiek saucamie motor skills. Kad tu iemācies reāli izmantot savus muskuļus, tad tur diezgan ātrs progress aiziet, bet tādam, kas grib pats sevi redzēt, es teiktu 6 mēneši minimums. Pēc 6 mēneši jebkurš redzēs rezultātus, bet, ja tu gribi pēc 3-4 nedēļām redzēt rezultātus, tad atmet ar roku, kur tur nav vērts. Ja negribi paņemties maz pusgadi, nekā tur nebūs. Ko tu dari brīvajā laikā, kad tu netrenējies, kādi ir tevi hobiji, ko tev patīk vairāk darīt, ko tev patīk mazāk darīt? Pastaigas riteņu braukšana. Ieki visādi filmus skatīties, to pašu PlayStation uzspēlēt. Kādas spēles tu spēlēs? Daru to, ko visi pēc kārtas. Jo vairāk asiņu, jo labāk. Bet, es vairāk uzskatu to, ko es daru, ka tas ir mans hobijs, es ar to naudu nepelnu tāpatās, un darbs man ir darbs. Un uz zāli, ja eju, man tas ir tā kā relaksācija. Jo tur es atslēdzos, tie, kas mani zina, tie, kas mani ir redzējuši trenējoties, zina, ka tur ir sava pasaule, tur var uzmest man ķieģi uz galvas, nejutīšu, aiziešu tālāk, iztaisīšu savu setu, iešu tālāk, man būs vienalga. Kā tu ir ar alkoholu, tā kā balēšanos un tādām lietām? Strādāju naktklubā par apsargu. Nedzeršos nekad dzīvē tā. Es tik daudz redzējis, nē. Es varu iedzert vīnu šeit, tad tur kādu glāzi, labi aizbraukt tur pie radiņiem, iedzert glāzi konjaka, viskiju, kaut ko tādu, bet tā, lai es piedzertos, mani nesaista vispār. Pilnībā nesaista. Tāda veida izklaides, nē. Ko tu novēlētu Muscle Factory LV lasītājiem un skatītājiem? Ko, attīstīties, čomi, nosprodiet mērķus, un aiziet, lēdies, beidziet ņemties ar kardio, sākat cilāt dzelžus. Motivācija jāatrod pašam sev vienkārši ir jānostājas un jāizdomā, kāpēc tu to dari, kāpēc tu, piemēram, neīsti to zāli, kāpēc tu mēģini ēst labāk, kāpēc tu gribi nomest svaru vai kaut ko tādu, un kad tu sapratīsi, priekš kam tu to dari. Lai vasarā aiziet uz plodnumu. Tad iedzim to savu galvā un aiziet, tā būs tava motivācija. Mana motivācija, es saku, es vienkārši gribu būt katru dienu labāks, kā es biju vakardien. Viss, aiziet. Labāks motivācijas es nevaru atrast. Latvijā daudz talantu tagad, tā kā es uzskatu, viss ļoti labi attīstās pagaidām. Un man vēl turpināt tādā pašā garā. Paldies! Kopā mums bija Juris Skribans. Paldies par interviju. Paldies par interviju.